lobbyjā dod kafiju, iekļauts complimentary. Jā, un var dzirdēt lidmašīnas visu laiku lido. Vienu pēc otras. Viesnīca mums izmaksāja apmēram 440 ASV dolāri, kas būtu apmēram tikpat eiro. Bet, brokastis, protams, cenā nav iekļautas, un mēs izdomājām ietaupīt un nopirkt kaut ko ēdam brokastīs. Bet arī šeit var brokastis dabūt, un atkal lidmašīna. Jā, šeit var iegādāties par papildus samaksu brokastis 2 personām, tas būtu apmēram 28 eiro. Mums nelikās koliņu un sviestmaizīti ir tā vērta, tāpēc, jā, bijām vakar pārtikas veikalā. Šis ir diezgan foršāk, $6 katrs. Jā. Ūķeli 3,50. Labi aptīti. Šorīt brauksim uz Red Rock Nacionālo parku. Tuvākais parks, kas ir Lasvegasai, un ieejas maksa iebraukšanas maksa ir $20, jeb mēs pirksim gada ieejas kartiņu par $80, kas der pilnīgi visiem nacionālajiem parkiem Amerikā. Te tikai ar rezervācijām. Machine program. Can you take a look at it? Mēģinām nopirkt karti. Yeah, sure. Bet ir kaut kādas tehniskas problēmas, protams, šoreiz. Šeit ir vairākas taksas un sāksim ar vienu no īsajām 1,77 km, bet tiesa gan vienā virzienā. Nekur var redzēt vakardienas lietus pēdas. Lietus laikā šeit esot ļoti daudz ūdens, un tā kā upīti izveidojas. Tagad nekā. Es taisītu šeit sev apmetni. Man būtu ēniņa un dažādi koku veidi, un man būtu ugunskura vieta, un es nevienu te nelaistu, jo te ir visforšāk. Tas būtu galvenais indiāns. Es būtu galvenais indiāns. Forši, ka šeit ir ļoti labas norādes. Apmaldīties, gandrīz nav iespējams. Sēd uz liela akmeņa, jo grib mazu akmeni dabūt ārā. Problēma. Viens mazs akmentīčs rada daudz problēmu. Gatava? Uz tā fona nemaz viņu vairs redzēt nevar. Mierīgi var pazaudēt. Saplūst. Mēs esam jau redzējuši jau vairākus kolibrī putniņus. Viņi ir tik sīciņi un tik ātri, ka nevar paspēt vispār nofilmēt. Bet es ceru, ka man izdosies. Pierādījums, ka tuksnesī mēdz būt arī ūdens tilpnes. Ne šobrīd, protams. Mums jāiet ir tur. Ja mēs tā kārtīgi ieskatāmies saulī, tad tur ūdens ir redzams. Tā ir peļķa. Bet metriskā sistēma gan viņiem klibo. Te nebija 1,77 km, ir jau pār 2. 2,21. Tur ir Vegasa. Drusciņi jācelk elpa, ne? Jā. Citādi elsojam, tā kā tādi nesportiskie ļaudis. Tuksnesī ieraudzīt vīnogu vīteņus ir tā ļoti neierasti. Bet te esot ūdenskritumiņš, kas nozīmē,
ka te ir ūdens un daba to ļoti izbauda. Tur pat ziebi izklausīšu no priekiem par ūdeni. Tāda laba dušiņa sanāk. Ļoti mazs strautiņš, bet pastaigas dēļ jau tīri forši. Labi, ar strautiņu mums tomēr ir par maz, gribam īstu ūdenskritumu un ceru, ka pašā galā šai takai tāds būs. Puses kādas puķas tur ir. Viss kaut kas tāds, kas nav redzēts. Es būšu dārzniec kādu dienu, tāpēc man vajag izpētīt. Mēs, protams, reizēm izceļamies ar savu gudrību. Ūdeni nepaņēmām, cepurus neuzlikām, jo redz, ēniņa bija tajā mirklī, kad sākām iet, zinot, ka salmīs ar ēnu šodien. Un ir ļoti karsti. Wow. Šī taka paliek ļoti interesanta. Vispār nevar saprast, kur iet. Kad viss tā kā kliņš kāpējiem jāsteigā. Es vispār esmu šeit lejā un jāuzkāp te. Oi, pados roku. Šociņa. Tur viņš ir. Mums vajag tur, kur tek tas mazais ūdens. Nu, arī šeit ir diezgan pažuvis, un, kā redzam, tur tikai tāds mazs strautiņš ir. Diezgan, tā ka bija diezgan iespaidīga, smuki ielai. Laikam mums nepietiek, mēs gribam tālāk. Vāverīt, ja? Jā. Kā Elise ziņo, tad viņa tur nakšņošot, jo bailīt esot nokāpt lejā. Rokas trīc, bet es esmu lejā, man ļoti palīdzēja. No augšas izskatās daudz baisāk nekā no lejas. Nekāpšu vairs. Bija vērts nākt? Jā, bet grūtāk nekā es biju plānojusi, un es uzlīdu tur, kur man nevajag līst. Drosminiec. Signal won't be blocked. You guys go down to where you get reception and use that texting and send out coordinates. Nu, šī taka tiešām ir bīstama. Mēs satikām divus austrāļu vīriešus, papļāpājām visu forši. Un viens no viņiem tikko salauz kāju. Mēs, protams, to nepiedzīvām, jo viņi aizgāja pirms mums. Un tagad mēs ķeram satelītu signālu, lai varētu nosūtīt 911 ziņu ar koordinātām, kur viņi atrodas. Jo te nav zonas. Mums vienkārši ir tagad jātiek ārpus kanjona, lai noķertu satelītu. Šis ir bais. Šis nekad vēl nav gadījies. Mēs nebrauksim prom, kamēr mēs nezināsim, ka viņiem viss ir kārtībā. Cerams, atbrauks helikopters un izglābs, jo te nav iespējams piekļūt nekā savādāk, kā redzat. Nu, kā izskatās? Mēģinu satelītu vēl noķert. Sākumā bija kaut kas, bet tagad nav kaut. Dējam tālāk. Esam iznākuši no kanjona. Un vismaz ir kaut kāda zona. Ļoti, ļoti ceram, ka viss būs labi. Kur satelīts? Oh my God. Dzirdam sirēnas. Ļoti ceram, ka ātrā palīdzība. Redzu arī. Redzi? Jā, divas mašīnas. Izskatās, tur ir vismaz 6 ekipāžas smirgojošām gaismām.
Bet nekas nenotiek, helikopteri neviens nav atsūtījis. Mums ir jātiek līdz viņiem pateikt, kur atrodas ievainotais. Nu, vispār tā komunikācija ir 911 caur ziņām. Baigi cerīgi neliekās, mēs jau kaut kādu 7. reizi sūtam viņiem koordinātus un visu informāciju, ķeram satelīta signālu, bet visu laiku viņi atgriežas pie viena tā paša jautājuma, kur jūs atrodaties, kādas ir jūsu vārds, kā jūs izskatāties. Un viss tas par rīņķi jau kuro reizi viņu sen jau būtu viņi izglābuši. Tas raisa bažas, ja tu esi pilnīgā bezdonā, kā šeit, cik ātri tevi vispār izglābs. Viss kārtībā. Puiši ir klāt. Haikots 2 kilometrus līdz ārprāt. Stājas skrēja pretī. Piedzīvojums. Un gribās raudāt, cerams, viņu viss būs labi. Tas var notikt ar jebkuru. Liek samīļoties. Kas notika? Tas ir baisi. Es ceru, ka viņam viss būs labi. Būs viņam labi, ka aizgāja pakaļ jau. Esam atbraukuši līdz Hoover dambim, kurš tika uzcelts 5 gadu laikā 30. 2 gadus ātrāk nekā plānots. Neticami, vai ne? Un sākumā dēvēts par Boulder Dam, un pēc tam ticis pie nosaukuma par godu prezidentam Hooveram. Jā. Jā, un tajā brīdī, kad uzcēla, pats augstākais dambs bija pasaulē, bet nu jau ir citi lielāki. Mēs izdomājam, ka mēs negribam tērēt $10 par pārkingu, un tāpēc mēs iesim pa taku uz Dambja biļešu servisu un auto atstāsim te. Ir forši taciņi, tas ir svarīgākais. Kafija arī līdzi. Forša taka, bet kā Elisa saka, esot ko iet. Nu, tūlīt būsim jau klāt pie Dambja. Viens no interesantākajiem faktiem, viņiem bija ne tikai jāuzbūvē milzīgs dambis, kas prasīja daudz cilvēku dzīvības un ārkārtīgi darba spēku, un es vispār brīnos, ka kaut ko var pabeigt 5 gados, bet viņiem bija pirms tam jāuzbūvē gan dzelzceļš, kas ved uz šejienu, lai atvestu dažādas izēju materiālus, gan vesela pilsēta, kur izmitināt visus strādniekus. Un tikai tad varēja sākt celt pašu dambi. Hoover dambis atrodas uz robežas starp 2 štatiem – Nevadas un Arizonas. Es lasīju tādu interesantu faktu, ka Otrā pasaules kara laikā ne gan tie vācieši gribēja šo dambu uzspridzināt, bet amerikāņi uzzināja par šiem plāniem un noslēdza visas pieejas. Gan cilvēkiem, gan laivām. Tā kā diezgan ilgu laiku te viss bija ciet. Tie stabi gan izskatās ļoti savādi, tādi šķīvi. Liekas, ka kritīs. Cik atceros, tad ātrs un bez žēlastības Vins Dīzels ar Dodge Chargeru brauca šeit. Kaut kā iekarināts, kaut kādā trosē laikam bija. Nu, ļoti realistiski tā filma. Es domāju, ka visam noteikti ir reāli to izdarīt. Jā, mēs varētu nobraukt te lejā pa slīpumu. Es gan atceros Lampu un ģimeni. Atceries tādu filmu? Viņi devās brīvdienās uz šejieni. Viņiem viss tādas ķibeles sanāca. Es domāju, ka būs jānoskatās vēlreiz. Ļoti veca filma. Ir iespēja arī paņemt, protams, tūri Hoover dambī, sākot no $15, bet īstenībā pastaigājot pa virsu, apskatot abas puses, nu, laikam tas ir tas svarīgākais, ko gribējām redzēt, un tas ir bezmaksas.
Nu, un ja vēlies nopirkoties šajā teritorijā, tad ir 5 stāvu parkings un $10 izmaksā. Kārtē ieskatījāmies un redzējām, ka ir Route 66 šeit pa ceļam, un iemaldījāmies vienā salīdzinoši mazā pilsētā. Route 66 ir slavena šoseja, viena no pirmajām ASV, kas deva iespēju iedzīvotājiem šķērsot visu kontinentu no labā krasta uz kreiso un arī otrādīgi. Tas ir kāds pikapiņš. Tik leģendāri šķiet. Pilnīgi neticās, ka mēs vismaz daļu no šī posma nobrauksim. Interesanti, ko mēs pa ceļam vēl ieraudzīsim. Cik šitādas mašīnas tu gribētu savā garažā? Pietiktu ar vienu šitādu, godīgi teikšu. Man nepietika laika ar viņām braukāt. Cik pieticīgi. Oranžu. Oranžu? Tad Jā. jau šitais nebūs īstais. Atceros mūsu pašu pirmo Amerikas izbraucienu. Arī iebraucām tādās mazās pilsētiņās pilnīgi. Nepatika mums arī pa šosejām braukt, jo tajā laikā navigācija nebija nekas elementārs un saprotams. Un tad braucām pa maziem ceļiem un skatījāmies mazas pilsētiņas. Tāpat izlēmām arī šodien. Un nenožēlojam, jo tām mazajām pilsētām īstenībā ir ļoti, ļoti liela burvība. Un viņas ir nost no visām turistu takām. Šī ir perfekta vieta, kur būt. Ak, Dievs, šie challenge ir tik daudz redzēt pēdējās 2 dienās. Un neapnīk. Paskaties tām lampām, uz tām acīm. Tur ir dvēseli iekšā. Jā, metāla dvēselīte. Šitais neizstāsta pārāk labi. Nezinu, tas bija kādreiz šim ciematiņam, tā kā policijas departaments. Tādā nekurienē īstenībā. Halo. Neviens nerunā. Tur ir signāls? Nē. Nav. Tev ir quarter coins. Ko iemest, varbūt tad būs signāls. Nu jā, tu jāmaksā naudu, neviens nerunā citādāk. Skatās pēc spēļu mašīnītēm. Viņš ir mīksts. Nu jā. Gumijots. Un te dzīvo cilvēki. Ir vesels trailer parks viņiem. Jumtiņ vien. Skratamies uz savu naktsmītni pa Grandas ceļu. Te ir augsts. Bija tik karstu šodien. Mēs esam laikam ļoti augstu. Augstu.
šonakt pirms varanā lielā kanjona paliksim teltī. Elis mums ir šādu te vietu nobukojusi. It kā rāda, ka 2 grādi naktī būs. Pārbaudīsim. Tiem apskatāmies, kā izskatās iekšā. No āras izskatās maziņa. Bet iekšā. King size gultiņa.